Veikla lieta. Lai reģistrētu jaunu realizācijas rēķinu, dodies uz modula realizācija, meklē rēķinu tabulu, kurā ar plusiņu veido jaunu ierakstu. Jaunā rēķina ierakstā norāda rēķina datumu. Klienta laukā sāc vadīt tā nosaukumu, un ja piedāvātais klients ir tas, ko tu vēlējies ievietot klienta lauciņā, tad vienkārši nospied Enter. Ja vadot klienta nosaukumu netiek piedāvāts tavs klients, tad klienta laukā nospiež šo bultiņu, parādīsies visu aktuālo klientu saraksts. Ja zini, ka tavā datubāzā ir kontaktkartiņa ar šādu te reģistrācijas numuru un nosaukumu, tad atceries to, ka modulī piegādātāji pie visiem kontaktiem glabājās visi kontakti. Arī tādi, kuri atzīmēti kā piegādātāji, darbinieki, kontaktpersonas un klienti. Tad attiecīgi papildini kontaktkartiņu ar ķeksīti klients. Ja datubāzē šāda kontakta vispār nav, tad ar plusiņu veido jaunu un izsauc informāciju no Lursofta, ja šis konkrētais tavs klients ir Latvijā reģistrēts nodokļu maksātājs. Gadījumā aizrakstīšu rēķinu klientam Moneo Latvijā. Rēķina veida laukā izvēlēs to, kas šis būs par dokumentu. Vai tas būs rēķins, vai tā būs attiecīgi pavadzīme, priekšmaksas rēķins, varbūt arī kredītrēķins. Šajā gadījumā mēs izrakstīsim rēķinu eiro valūtā un dosim Moneo Latvijai 10 dienas samaksas termiņu, kur iegūsim samaksas datumu 28. septembri. Attiecīgi rēķina rindiņās, artikulu nosaukuma laukā, brīvā tekstā rakstīsim grāmatvedības pakalpojumu. Lauku pametot, tad ievedam daudzumu, izvēlamies mērvienību, šajā gadījumā meklēšu mēnešus, tad mērvienība men un cena 100 naudiņas, šajā gadījumā 100 eiro. Ja datubāze ir iestatīta, ka šis konkrētais nodokļu maksātājs, ja video datubāze, mūsu datubāze ir PVN maksātāji, tad rēķinam automātiski tiks pierēķināts klāt noklusēta 21%. To, kādu procentu likmi jāpiemēro katrai rindiņai, norāda rēķina sadaļas grāmatojums, kolonna, kurā tad automātiski ir ievietojies PVN kods 21. Šis iestatījums, ja šis konts nāk no galvenajiem iestatījumiem, realizācijas kontējuma sadaļas, nodokļu kodas grupas RDEF, kur tad attiecīgi, ja mans klients ir PVN maksātājs, vietais, tad ievietosies 21% PVN kods, ja viņš ir Eiropas Savienības pārstāvis, tad šis būs preču uz Eiropas Savienību nodokļu kods, vai attiecīgi, ja tas būs ārpus Eiropas Savienības klients, tad ievietosies nodokļu kods, kas saistās ar eksportu. Ja aiztaisam galvenos iestatījumus ciet, tad atgriežamies pie mūsu rēķina. Tad rēķina otrajā rindiņā tu varētu gribēt šo konkrēto iepriekš ievadīto rindiņu arī pakomentēt. Piemēram, norādīt to, ka līgums numuru. Tad brīvā tekstā ievadīt informāciju, kas tad papildina iepriekš ievadīto rindiņu, nenorādot šai rindai nec daudzumu, nec mērvienību, nec cenu. Liekam ķeksīti grāmatots un attiecīgi saglabājam. Ja vēlaties redzēt, kāds izskatās šī rēķina grāmatojums, tad ar 3 punkti atvērt grāmatojumu, redzēsi, kāds tad ir konkrētā dokumenta grāmatojums. Ja kaut kādu iemeslu dēļ vēlies, lai šis dokuments grāmatojās uz citādākiem kontiem, tad nemaini grāmatojumu, bet maini informāciju pašā rēķinā. Tad rēķinu atgrāmatojot un saglabājot šīs izmaiņas, sadaļā grāmatojums ievietojās realizācijas konts. Citā video parādīšu to, kā izmantot artikulu kodus, lai ietekmētu šo realizācijas kontu, un attiecīgi parametru sadaļā glabājās debitora konts. Gan debitora konts, gan realizācijas konts noklusēti atnāca no galvenajiem iestatījumiem, ja attiecīgi nav norādīts artikulu kods vai klienta kartiņā nav norādīts cits īpašs debitora konts, kurā tad Moneo Latvijas darījumus mēs vēlamies uzskaitīt.